Zuši. Pirmo reizi pēc 20 gadiem ēdīšu zušus. Tur zuši nebija. Padod pudeli. Un kristāla vietā mēs dzērām skuju novārījumu. Lai gan tas mūs netraucēja izpildīt plānu urāna ieguvē. Un nedomāsim par to. Un aizmirsīsim. Aizmirst? Vai sakropļotu dzīvi var aizmirst? Nu? Ņemričs. Stāsti, ko darīja visus šos gadus? Kur bija? Kapitulāciju sagaidīja Vācijā Krievu zonā. Notiesāja par dzimtenes nodevību. Nokļuvu Sibirijā. Bet kāpēc tu nerakstīji? Nu, ko palīdz vēstules? Negribēju jums sagādāt nepatikšanas. Nu, kā tev nav kauna? Vēlāk, kad man atbrīvoja, palikt uz dzīvota. Labi nopelnīju. Tagad atbraucu. Apskatīties. Tomēr velku dzimteni. Kas tev tie par bluķiem? Kas tā par kolekciju? Ja tā sacīt, viss ir mani akmeņi. Iekalti pieminekļos, namu fasādēs. Aha. Tātad tu arī ceļo? Ceļu. Un tu ne. Vai jūs nezināt, kas šodien notika brāļa kapos? Kad es to sarkanos karogus uz zvaigznes ieraudzīju, kaut kad gribējās. Vai mūsu rotu Volhovas provokācijas raks un abedīs brāļa kapos? Vai Zīgi? Zīgi purmali. Izraks? Neizraks. Varbūt, ka tagad jau tur vēl kūdru. Un to saki tu, kas pats visu to esi pārdzīvojis. Un tu esi spējīgs tā runāt. Ich bin es gern. Oh, welche Lust, Soldat zu sein. Ich bin Soldat, ich bin es gern. Oh, welche Lust, Soldat zu sein. Ich bin Soldat, ich bin es gern. Oh, welche Lust, Soldat zu sein. Jūsu rotē 2 diennaktis jāsadz Vācu galvenās kaujas grupas atraušanos. Lai izvairītos no negaidītiem pārsteigumiem, rīt uzspridzinās Namei Knipeldambi. Es tut mir leid, aber es ist die höchste Notwendigkeit. Entschuldigung. Un mēs paliksim bolševiku ķetnās. Kāpēc? Kad uzdevums būs veikts, attiet cauri purvam? Tā ir slepkavība. Leitnant kungs! Jūs taču labi zināt, ka izlausties cauri purvam ir nereāli. Par ko jūs dabujāt visus šīs zīmes? Par labu kalpošanu Vācu armijā. Nebaidieties. Arī šoreiz jūs pakalpojumi pienācīgi novērtēs. Vai jūs vispār zināt, kāds man rotas sastāvs? Esam tikai daži brīvprātīgie. Vispār ir varu mobilizēti. Pavēle ir pavēle. Labi! Tad izsēdieties mums ievainotos. Nevajag.
Ja paliks ievainotie puiši nepadosies. Izvedīs tikai municiju. Zini ko, Jurī? Es tā skatos, pēc kara no tevis iznāks viens labs latviešu amatnieks. Ko tu smejies? Vai tu zini, kā pie mums smiltenē mēži? Skaties! Puce atraitni, svedētāji brauc. Pacieties, drosmiņ, tev pienāk savs laiks. Veči, transports ir klāt. Я должен смеять. Nein, nur Munition. Keine Verwundeten. Mensch, sind Sie verrückt geworden? Ko viņš tur mūl? Atbraukuši pēc municijas. Rābies ārā. Ich habe doch gesagt, zurück! Rābies ārā. Municija vedīs, bet ievainotie paliks šeit. Ka es tev vilkšu pa tiem dzeltenajiem zobiem. Tu man atgādini vienu lielu domātāju. Ir pat tāda skulptūra. Es tikai aizmirsu autoru. Mūsu paudze laikam nekad netiks vaļā no atmiņām. Dažkārt es domāju, ka tas ir labi. Ka 10 tādiem mēs dzīvē labāk izprotam, kas melns, kas balts. Bet ir arī dienas, kad tur šķiet, ka tikai drusku. Tu sajūgs prātā. Nē, Ravi, mēs neesam neko darījuši tādu, par ko mums šodien būtu jākaunās. Ne tu, ne es, ne arī Zīgs. Urmalī. Nošaut. Pulkais kungs, nekas neiznāk. Spītīgs, bez gala. Nevar ne pušplēsta vārdu izspiest. Что, еще говорить не хочешь? Runājot latviski. Es esmu latvietis. Ах, tā. Ko ne? Kad tu Krievu kreklā iedomājies latviski runāt? Kopš tā brīža, kad jūs es ieraudzīju vācu mundierī. Pulkaiškungs, atļausit? No kādas daļas? Pakāpe? Lūdzu, padzer. Strādnieks no Rīgas. Vediet man prom, tik un tā es neteikšu ne vārdu.
Jūsu vēlēšanos mēs izpildīsim. Leitnant. Otrā grupa! Leitnant kungs, otrā grupa atgriežas no pirmajām līnijām. Sevišķi notikumu nav. Purmalī. Nošaut. Nē, leitnant kungs. Atļausiet man. Ejam. Brāšu zēns. Jums vajag viņu jau šodien pat nosūtīt uz virsnieku kursiem. Davai. Tā tu gribi aiziet līdz pašai Rīgai? Nu, pamēģini. Man jāiet. Mēs tev pavadīsim. Nevajag. Tas viss ir tik negaidīti. Nu, kā viņi tagad dzīvo? Tu izdarīji lielu muļķību, Rič. Tev nevajag cietā ganīties par brāļa kapiem uz zvaigznēm. Zem vienas no tām guļ Andris brālis. Mazais pičuks? Jā. Dienais sarkanā armija. Nekas. Es rīt ar Antru parunāšu.